Katra nopirktā lieta agri vai vēlu zaudē savu aktualitāti un nokļūst atkritumos, taču tas nebūtu nav ilgtermiņa risinājums. Lai to atgādinātu sabiedrībai, sadzīves atkrituma apsaimniekošanas uzņēmuma Liepājas RAS darbinieki šim jautājumam pievērsušies ļoti radoši, veidojot savdabīgu skulptūru no lietām, kas uzietas atkritumu poligonā. Taps ir, es teiktu, 2-3 nedēļu laikā. Ja viens bija uzzīmēts, ko grib redzēt, tad bija jāatrod vajadzīgie materiāli, bija jāatrod laiks, kā to visu īstenot. 2-3 nedēļas tas laiks, kad viņš ir tapis. Bet tas nav no rīta līdz vakaram, tas ir brīvos brīžos, lai īstenot šādu projektu. Jā. Esam aculiecinieki, kā savdabīgā skulptūra tiek gatavota pasākumam Izgaismotā Liepāja, lai kādā no pilsētas laukumiem pārsteigtu skatītājus. Te ir gan zelta krāsa, gan bronzas krāsa. Vairākos slāņos neklājās jau tik fiks, tā vienkārši. Nežūst jau arī tik labi laikam mēsumā. Viņš jau pēc tam tiks dzīts iekšā. Vienkārši arī tad žāvēts vēl speciāli. Jā, jo telpā krāsot ir ļoti protams. Nav patīkami. Cik jau baloni jūs esat iztērējuši krāsas? Šitais mums kaut kāds 3. varētu būt. Vēl Bet būs vēl jākrāso, vēl kāda kārta? Vēl jau, jā. Tad, kad viņu izgaismos un noliks sakloptā pilsētas vidē un tumsā, es domāju, ka viņš radīs nedaudz bailes, nedaudz šausmas, un tādā veidā arī noteikti cilvēki padomās par to, ka atkritumi tas ir vidē kaitīgi. Iespaidīgās un savdabīgās instalācijas autora Liāna Palma šo mākslas darbu nodēvējusi par radības vāku, kam pamatā ir atkritumu konteiners, no kura tad lien ārā visādas radības, kā atgādinājums tam, ka viss izmestais jau nekur nepazūd. Skulptūras galvenais mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību vidas jautājumiem, kad atkritumus, ko mēs izmetam ārā, nevienmēr ir atkritumi, tie ir atkārtot izmantojami pēc labākiem aprits ekonomikas paraugiem. Ja arī šeit monitors, kurš it kā ir vecs, kurš jāmet ārā vai nolietoti iepirkuma ratiņi, tie visi var pārtapt vajadzīgā lietā. Ir atlikušas skaitītas stundas, līdz gaismās iestarosies Liepāja. Viens no 20 apskates objektiem būs arī sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumā Liepājas RAS tapušais mākslas darbs, kas savu vietu radis skverā pie Liepājas teātra. Nosaukums ir dots radības vāks, es pat liktu sinonīmu radības kronis. Ja mēs tā paskatāmies uz šo veidojumu, manuprāt, viņš ir diezgan, agresīvs izpausmes. Bet es domāju, ka tas mūsu sabiedrībai varbūt tās pat iedotu lielāku impulsu aizdomāties par to, ko mēs ikdienā darām, kā mēs attiecamies pret sabiedrību, pret apkārtējo vidi, vairāk arī akcentējot šo te dabas aspektu, kad mēs pērkam daudz lietas un nedomājot par to, kur mēs viņus pēc tam liksim, pērkam tikai pirkšanas pēc, neizmantojam otrreizēju iepakojumu. Tātad šis veidojums varētu likt tā bišķiņ sarosīties un tā kā nedaudz izvirzīties ārā no tās komforta zonas un sākt padomāt par to tiešām, cik daudz aiz sevis es atstāju to, kas kādam ir jāsavāc, jo jāsaprot ir viena lieta, ka zemeslode jau tomēr arī nav bez izmēra, un šīs lietas krājās brīžiem ģeometriskā progresijā, tā kā varbūt tās pirms katra pirkuma darētu padomāt, vai mēs tiešām nevaram pamainīt kaut ko savos paradumos, savās tajās ikdienas gaitās, un kaut kā tomēr ar to savu mazo rīcību, ar to savu mazo pienesumu tomēr darīt to pasauli labāk. Šī te lampa, visticamāk, ko mēs šeit redzam, tā ir nonākusi arī poligona teritorijā, iespējams krāma kambarī. Krāma kambara funkcija, kā jūs noteikti daudz zinat, ir lietu un mantu apmaiņas punkts, un tad mēs viņai tomēr radām to vietu šeit, šajā instalācijā. Lapu pūtējs darbināms ar elektroenerģiju, kas noteikti ir salīdzinoši dārgi, bet ir arī atradas vieta pie mums. Klasika, velosipēds Spārīte, kas kādreiz bija katra mazā ķipara sapnis. Bet būtībā viņš jau ir vēl labs patiesībā. Jā, viņš, man liekas, arī mums bija iegūlies krājumos ar domu, kad atradīs kāds gādīgāks rokas un viņi varētu pat pedāļies, nemaldos, tikai trūks. Tā kā viņi varētu pat, teiksim tā, ka mūsdienās SSA liek sludinājums braukšanas kārtībā, praktiski tas būtu. Tā, datormonitors, jā, tas šoreiz ir šī te veidojuma tā kā centrālā daļa, jeb galva. Arī elektronikas konteinerā pie mums ir atbraucis tālāk. Ja mēs skatāmies pašas sirds, šīm te veidojumam ir nolietota putekļu sūcēja. Apsveicami, ka šīs te visas iekārtas ir nonākuši pie mums poligonā, bet nav izmestas kaut kur dabā. Tad tas ir rezultējies ar šādu te veidojumu. Un jā, šīs te alumīnija caurules, kas parasti tiek izmantots ventilācijas un dažādās citās tehnoloģijās, tad
viņas pie mums arī nonākuši. Tas ir viss fundaments, ko mēs... un atkrituma konteineris pats, tas ir diezgan fundamentāls, jo jābūt kārtīgam pamatam ir. Tas arī ir no mums un bija stūrī mazliet noputējis aizmirst, bet izvilkām dienas gaismā, salikām šādā te komplektācijā, te viņš ir redzams. Man jau patīk arī tie vēja zvani. Šī te doma, ideja. Vēja zvani, jā, tur es jums pilnīgi piekrītu. Man arī viņi ļoti patīk, bet viņi patīk tiem noteikti, kam patīk gulēt, kam viņi netraucē vakarā, ja viņi kaut kur. Bet šajā vietā es domāju, ka viņi ļoti labi iederēsies. Liepāja tomēr ir vēja pilsēta un mazs akcentiņš arī šajā sakarā tad pie šīs te instalācijas. Uzņēmums Liepājas RAS šādā pasākumā piedalās pirmo reizi. Līdz ar to tas ir jauns radošais izaicinājums. Veiksim vēl pēdējos sagatavošanās darbus, pārbaudīsim, vai viss darbojas kā nāks, un tad atliek tikai novēlēt visiem liepājniekiem un Liepājas viesiem patīkamu skatīšanos. Ja būs kāda pozitīva atsauksme, mēs noteikti priecāsimies. 4 vakarus par godu Liepājas dzimšanas dienai pilsētas, laukumos un pagalmos skatāmas visdažādākās gaismu, krāsu, arī skaņu spēles, ko steidz aplūkot un izbaudīt liepājnieki gan pilsētas viesi. Liela ir apmeklētāju interese par saudabīgo skulptūru teātras skvērā, kas nakts tumsā atgādina robotu vai kādu citu neredzētu monstru. Krāsas man uzrunāja. Krāsas tieši? Krāsu maiņa, jā, to ideju šo nepaspēja iedziļināties. Bet jūs redziet, kas tur ir izmantots? Kaut kāds kartuvs apkuras vai nē? Nē, tas atkrituma konteineris. Jā, es gribēju teikt konteineris. Jā, es jau tur ievēroju, ka ir iespaidīgi. Viss tās kaut kāda metāla konstrukcija, kaut kāda atspērēs augšā ir un apakšā, jā, konteineris ir. Lietām ir iedot otru dzīvību. Jā, precīzi. Labvakar, ko jūs tur labu saskatījāt? Ļoti daudz ko. Piemēram? Tāda lampa, tā kā man mājā personīgi vēl ir pa kreisi roku, kur ritenis pārīt, kompjūteris augšām. Arī mājās pašam? Protams, Jā. Un putekļs rūcējs arī ir. Cik tad ir gadu lampai jums? Ja es nesamelošu, es domāju, ka 50 būs kaut kur. Bet labi kalpo. Jā, vēl ir šodien ir puķi, kur uzlikt, un žurnāla galdiņš ir. Ko jūs te labu saskatījāt? Īstenībā ļoti daudz liekas nevajadzīgas mājās lietas, kas ir varbūt jau izgājuši no modes un vairs nav aktuāls, bet savaidotas skaistā, interesantā skulptūrā. Bet kur jūs liekat tās lietas, kas jums vairs nav vajadzīgas? Principā mēs atrodam pielietojumu vai kādu, kuram noderētu un kas vēlētos izmantot. Un meklējam jaunas mājas. Jā, mamma teica, ja sadošu šo vecās mācības, dabūšu jaunas. Tā ir vispār aktualitāte visā pasaulē, un tas, ka mēs gribam, lai Liepāja arī pēc iespējas tīra, par ko mēs paši varam zināmā mērā atbildēt. Un, protams, tā ideja jau ir visu laiku ļoti jārāda, lai visi saprastu to būtību. Skulptūras autori un tās veidotāja atgādina, ka ik viens ar savu rīcību ikdienā var kaut ko labu darīt, lai atkritumi nepārņem pasauli. Lai mēs spētu saglabāt dabu, jaunatklājot vietējo un saglabājot esošo, lai ir vieta, kur būt un radīt.